Ņemot vērā to, ka viss svarīgais jau ir uzfilmēts un pa lielam izstāstīts, tad atlikuši ir tikai tādi mazie sīkumiņi, par kuriem es vēlos padalīties, kas vēl ir manā ceļa somā un kas ir tāds, kas diezgan labi nodara. Es vienkārši ņemšu visas lietas pēc kārtas, un tad arī es jums rādīšu un stāstīšu. Viena no ļoti foršām lietām ir mazie cimdiņi. Vasarā rociņas nesvīst, nesalst rokas. Ziemā, protams, tie ir siltie cimdi, vasarā tie ir mazie velo cimdiņi. Šie ir konkrēti no Temu. Man liekas, par kaut kādu 2 eiro kaut kur tā, vai galīgi neko nemaksāja. Kāpēc? Šie ir forši, tur, kur mēs ejam, visur, kur ir kāpnes, tur, kur ir jāpieturas, tur, kur ir kāpnes, piemēram, viss Siguldā, kur vēl? Cēsīs arī bija kā? Mums, ka bija kaut kur. Katrā ziņā jūs sapratāt, visur tur, kur ir augšā, lejā, kur ir tās koka margas, šī ir fantastiska padarīšana. Labi, varēsiet pieturēties, nesarausiet skabargus un diezgan droši var to rociņu slidināt un pievilkties klāt. Šī ir viena no lietām, kas ir baigi forši. Nākamais. Šallīti. Tad, kad mēs ejam, mums paliek silts, bet kakliņš ir jāsargā. Jo liekas, baigais karstumiņš, un tik svaigs vējiņš un atvēsināties mazā šallīti. Un tad, kad mēs esam, es rādīšu, lai izskatās tā, kā izskatās. Un tad, kad mēs esam pie jūriņas, un tad arī uz ausīm var, un tad uz matiem, un pret sauli, ja gribās pasargāties, šī ir tā universālā lieta, kur arī, piemēram, mēs viņu varam pildīt, viņi tā kā pildīs dažādas funkcijas, bet maz vietu aizņems. Nākamā lieta, kas manā somā ir, ko es arī iesaku, ja, piemēram, ir šī iespēja iegādāties, varbūt tas ne, man ir tādas pašas firmas kā man soma, Ospreys, šī bija dārga, teikšu uzreiz, kaut kas uz 30 eiro varēja būt. Tā ir plēve, kurā pasargā no lietus. Un tā tik vien liekas, ka lietus nebūs, bet tad, kad viņi nevajag visvairāk, tad viņš arī atnāk. Nākamā lieta. Brīļu maciņš cietais. Vienalga, ja negribās pirkt jaunu, nopērciet lietotajos apģērbos. Tur ir, starp citu, bieži vien visādi pričendāji. Starp citu, es šodien atradu savus brilles, kurus domāju, ka Dievs man ir atņēmis, jo es nemācīju uzvesties. Un, jā, ejot, es tomēr izmantoju, atceramies, brilles ar plasmas, lai neplēšu matus. Un cietais brīļu maciņš, jo tad, kad viņas nav vajadzīgs, lai viņas var smuka aiztaisīt ciet, lai viņas kaut kur nemētājās, jo, somā tur visādi brīnumi, lai nav tā, ka tas viss aiziet bojā. Es paņēmu tikai vadu, bet man nav ko parādīt. Ideja ir tāda, visparastākais mazais powerbanks ir vajadzīgs. Ja jūs neiet uz vairākām dienām, tad jums pilnīgi pietiek ar jebkādu, kas ir vienkārši kaut kāds akcijas, jo ir forši, ka jums tie telefoni ir uzlādēti, bet mazums, ja nosēžās. Mazums jūs kaut kur, kaut kas, tomēr ir drošībai to vienu powerbanku iegādāties un turēt drošībā. Nākamais parādīšu ritīgāko sviestu, ko iegādājos no Temu. Nevarēju atturēties. Dzirkstelīt, jā. Es nezinu, vai viņi strādā, tā reāli dabā. Es vēl neesmu izmēģinājis, bet es iegādājos Temu. Vienkārši prikulīgi likās. Tā kā interesanti, kāpēc ne. Nākamā lieta, ko es iesaku, parastais pulkstenis. Es varu demonstrēt savu jauno pulksteni. Man draugs uzdāvināja. Es laikam kaut kādu draugs uzdāvināju. Man draugs uzdāvināja ar parasto cipernīcu, lai nav tā, ka, jā, ir forši arī, piemēram, kad jūs ejat, jūs mērat tos soļus un viss, vai ne? Ja baigi patīk, jā, bet ja var bez tā iztikt, man liekas, ka, ziniet kā, ja tas ir tāds kaifīgais pārgājiens, tad parasto pulksteni tīri, ja jums nav tie viedie pulksteņi, tā viņas laikam sauc, tad, jā, parasto cipernīcu. Vienkārši, lai nav visu laiku tas telefons jāraust, ja? Gribās zināt, cik pulkstenis, apmēram, iemet acis, normāli kā cilvēks. Man patīk, patiesībā, man patīk tās parastās lietas. Man arī ir tas gudrais pulkstenis, bet es viņu nelietoju. Man patīk parasts cipernīca, kad ir. Tā, parādīšu foršā lieta. Man ir šāda. Šīs der gan pa kalniņiem, kad mēs ejam, gan pa ziemu. Šīs ir tās ķēdes, kuras liek virsū. Šīs konkrēti nav nereiz vēl lietots. Forši var atlaist vaļā.
Raspakovki jūs klātbūtnē. Ai, bez jāra. Stūmums kaut kāds. Kur kāju ieliek iekšā. Es ar viņiem ar tādiem Austrijā kāpu kalnā un kāpu lejā, kur ir akmeņains. Ļoti forši bija. Un es nezinu, vajadzēs vēl vasarā pamēģināt pa garantēto ceļu pabrist, kā ir. Bet šis der, jā, visos pavasaros un ziemās. Starp citu, arī Lidlā ir tāda atrodama un neko nemaksā. Mans nav no Lidla, mans ir, es nezinu, no kurienes. Bet tas pats Temu un visādi ķīnieši viņus piedāvā. Un šī ir laba lieta, ja iedziemā. Nākamā lieta, obligāti, kas ir vajadzīgs, kad mēs ejam vakarpusē, tikai lūdzu tā, lai nav ar tukšām bačanītēm. Man ir 2 lampiņas, jo, ja mēs ejam pa tumsu, tad labi, ja vienu mēs varam uzkabināt aizmugurē sev uz somas, un otru mēs varam priekšā iedurt, ja. Viens man ir lādējams, kas atkal, piemēram, lūk, ir izlādējies, ja, bet ja jums ir tas powerbanciņš, ja, kas atkal ir labi, tad var uzlādēt. Un tāpēc ir forši, ja viens ir ar bačanēm, un paķert līdz, piemēram, kaut kādu bačanīcu vēl mazums kas, jo, viņiem patīk izlādēties tieši tad, kad to vismazāk vajag. Un otrs lādējams, viens tāds, un atkal šis atkal ir no Lidl, un šis, man liekas, ir vislētākais no depo. Kaut kādi 3 eiro un arī kaut kādi 3-4 eiro. Tad lieta, kur es nekad neesmu lietojusi, bet vispār viņa ir laba lieta. Tas atkal ir Temu. Tas ir pāri kājām zābakiem, kas der ne tikai, kad ir sniegs. Nav viss slēdzies, man liels prieks. Kas der tikai nekad ir sniegs. Vēlreiz pateikšu, tikai nekad ir sniegs, bet arī, kad ir jūras smiltis, lai neiet iekšā kājiņas, aiz eķiem nekrīt smiltis, starp citu arī, jā. Tā kā tālūk. Pa lielam ir tā, ka es esmu skatījusies tos, kas ir tā kā dārgais gals. Jā, protams, ka viņi atšķirās, bet mēs neejam ne pa tādiem sniegiem, ne mēs ejam 2-3 dienas, mums pilnīgi pietiek ar šo te. Un katrā ziņā, ja ir jāizvēlās maksāt tur kaut kāds 30 eiro, ja, par kaut ko tādu, tad varbūt ir vērts, vienkārši var izdomāt dažādos veidos, kā pats var teiksim tā, uzlabot šo visu, jo, piemēram, mazums, nezinu, kaut kāds gumijas stingrāks apakšā, to visu taču var piešūt, kur sievieti nemāk. Es nezinu, lai ietaupītu kaut kāds 15 eiro, es mierīgi varu piešūt klāt dejab ko vajag. Atrod mājās kaut kādu apakšbīgas gumiju un piešoju, ja. Nākamais par pudelēm. Par pudelēm ir tā, es nestiepu līdzi nekādas šīs, lai gan, protams, ir forši, bet vajag izvērtēt to, cik smaga ir tā jūsu līdznesamā pudele. Reizēm jums viņa liekas, man ritīgi smuka pudelīt, vai ne? Un jūs to savu, man ritīgi smuka pudelīt, jūs pat nemanāt to, ka viņa ir smaga ļoti. Šī nav smaga, šī ir bērnu pudele, viņa ir viegla. Es nesāju visparastākās. Un man pat vasarā bija tā, ka man bija izdzerta sidra pudele, es vakarā izdzēru lielo sidru, un no rīta ielēju vienkārši tur ūdeni un nes līdzi, un vienkārši viņa dienas laikā tika saspiest, tad atkal piepildīt, un cilvēks izdzīvoja, viss normāli. Nākamā lieta, kura ir baigi stilīgā, bet viņu baigi reti lieto, tā ir šāda krūzīte. Viņa baigi stilīgi var piekarināt, tad viņa visu laiku sitās gar somu, taisot lieku troksni un nervozi tev padarot pa ceļam, bet viņa izskatās stilīgi, ja? Un tad mēs vienreiz ar man ceļbiedreni nonācām pie kaut kāda strautiņa, un tad viņa teica, nokabini man krūzīti, es gribu padzerties. Un tad viņa izdzēra kaut kādas 3 krūzītes, vēsu ūdeni, un es sapratu, man negribās tā augstā ūdeni dzert, un es nemaz viņu nedzēru. Bet, viņa ir stilīga, un it kā vispār jau forši, nav jau slikti. Un, kāpēc ne? Jā, tāda stilīga. Man mamma viņu uzdāvināja, es īsti pat nezinu, kur tādu var iegādāties. Tad es atradu, starp citu, vienu no tās jaudu želēs, jā, kā viņas sauc, energy gels, enerģijai. Nav jau jātulko, jūs jau sapratāt. Nākamā lieta, obligāti, ko atceramies, kas ir nepieciešams, lai mēs nedabūtu saules dūriem. Un šī šausmīgā pārliecība par to, es varu dzīvot ārā, un man nekad nav saules dūrēs, man nekad nav, un tad, kad man nekad, tad vienmēr kaut ko dabū. Vai šāda tipa cepura, vai tās ar maliņām, jūs jau pašas liels meitenes, jūs paši saprotat, bet cepurai ir jābūt, bez cepuras, nevar iet, nevar. Un vēl ir tas, ka
mati arī baigi bojājas, izdeg saulē. Tālāk, ja jau mēs ejam ilgāk, šī ir tā lielā vafele. Konkrēti šī lielā vafele nāk no Decathlona. Neatceros, cik maksāja, bet baigi dārgi nekas noteikti, ka nebija. Paklājiņš, uz kur arī gulēt. Ja? Šis ir guļamais paklājiņš. Tagad pa 50 eiro ir iegādājumi Decathlonā guļamaisi, kuri ir mazliet lielāki par šo, bet tas ir guļamais. Ja? Mans guļamais ir viens no ļoti vecajiem, sintētisks, vecs, bet viņš ir viegls salīdzinoši. Jā, protams, ka man vajadzētu arī iegādāties to pa kaut kādu 56 eiro, vai cik viņš tur maksā to mazo kompakto. Bet, ziniet, es kaut kā viņu piesienu ārā pie savas somas, un es viņu nesu. Jo svars ziņā, ņemot vērā to, ka es nesu lielās Dolce Gabbana smaržas, man liekas, ka būtu vienkārši smieklīgi jau pētīt šo svaru. Tātad uz šī guļam, tajā guļam iekšā. Nākamā labā lieta, zem dibam paripoju. Šī ir mazā vaflīte, atkal temu zem dupsīšu pamest, jo, davai meitenes nevajag nieras apsaudēt. Kas man to ir? Man taču bija kādreiz kaķīts, jau. Šo man kaķīts, ko bija sakods. Jā. Lūk. Bet, jā, šis arī ir labs, un šis vispār neko neser. Viņi iebāž savu kabatiņā un stiep līdzi. Tālāk par tām meitenēm, kuras plāno kaut kur bišķi tālāk, un varbūt tās ar teltu, kaut kur gribās aiziet. Mums liek jāvaktēl vai nav izlādējies. Man ir, starp citu, parastā divguļamā depo telts pa 15 eiro. Viņa nav baigi viegla, bet viņa nav arī šausmīgi smaga. Un ņemot vērā to, ka es parasti, tā kā guļu ar Jāni šeit, pilnībā pietiek piesienu, es viņu piestipinu apakšā savai somai, tad man vēl kāds tas guļamais pār pa virsmu. Karoči, vispārējos apakojumu pilnīgi pietiek. Tā kā ar tām teltīm, jā, ir pavisam vienkārši, ja jūs neplānojat tur gulēt, 5 cilvēki, tad tā ir visparastākā lētā telts. Viņa kalpos jums tik ilgi, kā jūs pret viņu izturēsieties, kā jūs viņu paši locīsiet, liksiet, sakārtosiet, jo man ļoti nepatīk nevienam uzticēt savu telti salocīt, jo cilvēki to dara ļoti pavirši. Un jā, viņa ir kārtīgi, viņai jābūt sausai, tīrai, viss izpuriņ kārtīgi, salots kārtīgi, viss noslauk, viss smietīgi, stabīgs, viss saliek, un viņa kalpos pietiekam daudzus gadus, un telts nav pat pa sev viegli, bet es šodien pacelēju Lidlā telts, viņas ir ļoti smagas. Bet šī ir 15 eiro, jā. Un pilnīgi ir ok. Un tātad šis, vafele, un ja man būtu mazais guļamais, vispār būtu skaisto, bet cilvēkam jau nevar arī viss būt. Tad, kad man Jānis guļ blakus, es guļu uz plikas grīdas, uz zemes, nevis grīdas. Man ir plika zeme, Jānim ir vafele. Tieši tik ļoti es sev mīlu. Šis ir zaktais hamoks. Nē, es vēl izpakojos, bet vispār pašu lietu. Ja iet kaut kur ir koki, tad šādu var paķert līdzi, iemest un iesiet kokos, un tad ir tas guļamtīkls. Es baigi negribu viņu tagad pakot ārā. Es viņu plānoju paņemt un kaut kur es viņu varu brīdināt, tagad es viņu paņemšu līdzi šodien. Nē, rīt no rīta es braukšu uz Ventspils rajonu, un es viņu paņemšu līdzi pamēģināt. Atradīšu kokus. Tā kā tās ir tās lietas, ar kurām es vēl vēlējos padalīties. Tiešām, kas būtu tas svarīgākais, tās ir tās gaismiņas, ja jums ir tas plāns, kad ir agrie rīti un krēslas. Jo ir labi, ka apkārtējie saprot to, ka jūs neesat tikai dzīvnieks. Vēl viena laba lieta, tomēr somā nesāt līdzi ir atstarojošo vesti. Man viņa šobrīd stāv skapī. Es tur neiešu pakaļ viņai, bet atstarojošā veste un apgaismojums. Pavisam vienkārši drošība pirmajā vietā, jo agrie rīti arī ir tieši tikpat bīstami kā vēlie vakari. Un tieši tāpatās ar tiem vēliem vakariem jūs jau reizēm nevarat zināt, cikos jūs beigsiet iet. Un akumulators. Viss pārējais, tas ir mazsvarīgi. Bez ūdens jūs nenomirsiet, neuztraucies, tik ilgi jūs nebūsiet bez cilvēkiem. Ja jūs tur aizkavēsieties pāris stundīs, cepur, protams, jā, saules dūriens. Pārējie, laikam, viss ir tādi sīkumi, kas ir tur vairāk, kas grib, kas negrib. Bet, jā, es jums parādīju tās lietas, kuras man vēl ir. Es ceru, ka jums no šī viss kaut kas noderē. Un tagad jau mēs tiekamies pārgājienā.